Es vecs jau būdam, dzīvoju pēc režīma. Un tad man doktori saka, ka es esot netipisks diabētiķis. Bet vispār jau doktori es teicu, es esmu arī netipisks cilvēks. Man ir noteikts ēdienreizes vienā un tai pašā pulksteņa laikā ārpus mājām es neēdu, un arī draudzenes atbrauc ciemos, es kopā ar viņām padzeru tēju, bet es neēdu. Es ēdu tad, kad ir mans pulksteņa laiks. Un tad, kad man ir daudz gadu, jo šogad man paliek 72, mans ķermenis daudz ko dara pats, jo galvā ir kārtība. Un tad arī rumpa ir kārtība. Ņemiet to vērā. Tas ir atkarīgs no mums. Nelaidiet sevi iekšā šo haosu, kas ir visapkārt. Un vai visu jums vajag zināt, un vai visu jums vajag saprast. Galvenais ir miers un ticība labajam. Jo ar prātu jau var izdomāt visādas muļķības. Un vēl ir viena lieta, ko es gribētu visiem atkārtot. Ja jūs kaut ko izlasat internetā, nesūtiet to ziņu tālāk. Ja jūs neesat bijuši klāt un kājas turējuši, jūs neko nezināt. Jūs klačojaties. Ja neesat pārliecināti, labāk paklusējiet, pagaidiet. Tikai muļķības nerunājiet, tad visas muļķības sagros par jūsu galvu arī šogad. Katram personīgi. Un vēl ir viena lieta, kas jāiemācās – būt pateicīgiem. Pateicīgiem par to, ka ir atnācis rīts, ka debesis ir tīras, ka mēs esam pāduši un mums ir jumts virs galvas. Par tiem kašķiem un pārējām muļķībām, par tiem mēs parūpēsimies, lai mums to kašķu nebūtu. Par skauģiem, lai viņi skauž, kamēr zili paliek. Tā ir viņu problēma, tā nav mūsējā. Neļaujiet savu dzīvi citiem dzīvot un jaukties tur. Un palīdzību jau var tikai dabūt tad, kad lūdz. Es jau arī palīdzu tad, kad lūdzu. Var piezvanīt, es atbildēšu. Var atnākt, es palīdzēšu. Bet pati gan es nevienam pakaļ neskrienu. Nevienam. Ne savam bērnam, ne savai mātei savā laikā. Arī visiem likumi ir vienādi. Blata nav. Blats vārds, vai ne? Jūs jau atceraties. Vai ne? Vai pa draugam? Kas ir pa draugam? Un kas ir draugs? Kas ir draugs? Draugs ir tas, kas ir blakām grūtā brīdī. Nevis pie pilnas bļodas. Pie pilnas bļodas ir tikai piesūcekļi. Vai mums viņas vajag? Nu, viņi jau tagad krīt nost. Lai krīt. Īsts draugs ir atbalsts. Īsts draugs prot paklusēt, blakus sēžot. Un īstiem draugiem arī jāpasaka paldies. Un es arī saku vienam ļoti svarīgam draugam manā dzīvē, Olga. Paldies, ka tu man esi. Atā.